Jaunā meža uzraudzības lietotne izmanto augstas izšķirtspējas satelīta attēlus, lai sniegtu saulaicīgus un precīzus datus par jaunākajiem izcirtumiem un meža veselību. Tā ir izstrādāta, lai atbalstītu plašu lietotāju loku, no privātajiem meža īpašniekiem līdz valsts organizācijām, meža jomas ekspertiem un ilgspējības plānotājiem. Meža uzraudzības lietotne piedāvā izcirtumu un meža veselības risku uzraudzību. Lietotājiem jāreģistrējas, lai piekļūtu meža uzraudzības lietotnes pilnai funkcionalitātei. Reģistrējieties, norādot derīgu e-pastu un drošu paroli. Meža uzraudzības lietotne ir pieejama 4 valodās, un noklusējuma valoda ir angļu. Lietotāji var mainīt valodu, izmantojot izvēlni. Lietotāji var pārvietoties pa karti, tuvinot un attālinot, iestatot virzienu uz ziemeļiem un atrast precīzu savu atrašanās vietu. Lietotāji var mērīt attālumu un platību. Meklēšanas josla ļauj meklēt pēc atrašanās vietas, meža nogabala, kadastra numura vai koordinātēm. Grāmatzīmju izvēlne ļauj ātri atrast lietotāja definētās ģeogrāfiskās vietas. Lietotāji var pievienot arī jaunas grāmatzīmes. Meža nogabalu izvēlne ļauj lietotājiem skatīt, importēt, labot un eksportēt meža nogabalus, arī vizuāli attēlojot katru nogabalu uz kartes. Izcirtumu noteikšanas rīks ir bezmaksas un pieejams lietotājiem draudzīgā tīmekļa lietotnē, kas palīdz noteikt jaunākās izcirtumu vietas. Dati tiek atjaunināti vismaz 3 reizes gadā. Rīku var integrēt ar valsts meža reģistriem un GIS sistēmām regulārai un automatizētai datu atjaunošanai valsts mērogā. Augšu pielādējiet meža nogabalu, lai redzētu tā aktuālo meža apjoma statusu. Lietotājs saņems paziņojumu, ja nogabalā tiks konstatēts meža apjoma samazinājums. Salīdziniet rezultātus ar satelīta attēliem, ortofoto attēliem, valsts reģistru datiem, aizsargājamo teritoriju datiem. Slāņu izvēlne ļauj lietotājiem pārslēgties starp dažādiem datu slāņiem, tostarp meža veselības, lauksaimniecības, kadastra, aizsargājamo teritoriju, riska faktoru, ģeoloģijas, satelītkaršu slāņiem. Šī funkcija ļauj lietotājiem attēlot vairākus slāņus uz kartes, lai uzskatāmi uzraudzītu zemes lietojuma izmaiņas. Meža veselības risku uzraudzības rīks palīdz noteikt kaitēkļu un slimību radīto bojājumu vietas, meža ugunsgrēku bojājumus un vietas mežā, kur ir paaugstināts mitruma līmenis. Dati tiek atjaunināti katru gadu no augstas izšķirtspējas satelīta datiem, izmantojot datu laika rindu no maija līdz oktobrim. Iestatījumu izvēlne nodrošina iespēju norādīt meža izcirtumu uzraudzības vēlamo biežumu. Profila izvēlne ļauj pārvaldīt vairāku lietotāju tiesības organizācijā. Papildu informāciju var iegūt sadaļā Palīdzība.